kas tur nav iekrāmēts kaut kas. Jā, un tad sanāk verbena, pelargonijas un kas tas tāds? Vilnis onkelis. Es paņēmu šķērs. Ar pirmo klientu. Jā, pirmo klientu, Onavs. Jā, pirmo. Par to vēl zinātnieki strīdās. Es zinu, ka mums ir 2 pretendenti uz pirmo. Vai, ka mēs otrie bijām otrīgi. Jā, jo arī Imants Siliņš no Mālpils arī. Jā. Vai teiksim. Tā, es paņemšu pildspaltu lītās. Paņem Jānu lūdzu kasti. Jānis Kisiļevskis. Tā, te ir surfīnie, ja? Kāda ļoti skaista jaunastāde. Pagājušajā gadā nebija. Jā, bija ņemt ārā no sortimenta, bet ļoti daudzi klienti tā teikt, teica, ka tomēr vajadzīgs un Loma arī norēģēja un ielika iekšā atpakaļ sortimentā. Tā, sarkanā ir. Sijā Onava par ziedošu Latviju. Jā. Te vēl cik izskatīt, ko ārprāts. Agris onkelis. Ap 800 kilometri, kad iznāk nobraukt, tā, pa dienu, jā. Vakarā 3 mašīnām pa Vidzemi. Meitenes iedod sarakstu. Tur vecumnieki, Daugavpils, Višķi, Limbaži, Cernikā. Un tad jāstais tie maršruti. Tā, Un vakar 3 daļās. Viens pa kreiso pusi, piemēram, viens pa vidu un vecākais dēls pa Daugavpils, pa leju. No sīkas sēkliņas, no zaļa asna. Tā kā nebija jaunieši pirms pāris gadiem pats. Atzīmē, ievelc, ienes, noliec, izstād. Tagad jau vesela brigāde jaunieši. Sākums notika Līvāna mājā. Uz dīvāna. Krasainos paciņas. Likām pa kastītēm tur. Bija kādi 4, 5. Tie pamatā tie, kam bija tie pasūtījumi. Un visu rakstīja ar roku. No Vācijas visi tie faksi nāca mums uz dzīvokli. Tas telefons. Jā. Un tie ruļi tikai nāca un jāmaina papīrus bija. Paldies! Tad, kad mēs bijām Vācijā firmā Šmüling, atceries uz spraudeņu firmu, ko mums Mārtiņš Fišers norganizēja, tad mēs pirmoreiz redzējām, kā tas notiek Eiropā, ka ne jau katrs savu puķītī galotņo un sprauž un tad vairo kaut ko kādos apjomos un kā tas viss veicās Vācijā. Un tad, lūk, arī Bulduros bija pirmā šo te spraudeņu augu. Tanī skaitā nokarano augu un cerveida augu lielā kolekcija, kas bija Latvijā vienīgā. Linda onkele. Anita onkele. Man. Jums bija, Un tad pirmā biznesa krava mums, onaviešiem, pirmajiem Latvijā, es gribu teikt, 2001. gads, 3. marts. Pirmā krava. Un tad mēs šīs te kastītes, ko saņēmām, izklājām uz dobēm vienā no siltumnīcas kombinātiem, aizņēma kaut kur ap 20-30 kvadrātmetri. Un ja šodien jūs esiet šeit klāt vienā no sūtījumiem no Vāczemes, no mūsu partneriem, tad jūs redziet, ir īrēti 800 kvadrātmetri un CC Eiropas šie te CC konteineri, kur 4, 5 un 6 kārtās liek, aizņem šo te platību. Tā kā tas ir atkal aizgājis viss Latvijas puķu audzētājiem, un tikai mūsu devīze par ziedošu Latviju tiek pilnveidot. Un paldies Vilnim, kad viņš tagad ir Onavas tāds šefs, kas tādos apjomos ar tādu izdomu un mūsdienīgu pieeju var šo te biznesu, bet ne tikai tas mums ir biznes. Kā redziet, arī šodien mums ir jāstāsta, jāmāca. Tās arī ir semināra nodarbības šeit uz vietas tiem cilvēkiem, kur atbrauc un atkal meklē Anita, Vilni, kas ir jauns? Un mums jābūt vienmēr gataviem piedāvāt atkal jaunas šķirnes veco nosaukumu puķēm.
Tagad jau mēs zinām, cik dzīvīgi un stipri ir sīka sēkliņa, ka tā iekrīt pareizi cilvēka siltajā plaukstā. Bet toreiz, kad tālajā 1994. gada pavasarī tā šajā krāsainajā Benerī firmas paciņā pirmo reizi no Vādzēmas atceļoja uz Latviju uz Bulduru dārzkopības vidusskolu, tai nebija vēl ne jausmas, kāds izvērtīsies viņas liktenis. Benerī sēkliņa to pavasar raisīja tik košus ziedus, ka tie savukārt raisīja veselu apvērsumu ierastajā Latvijas puķkopībā. Vispirms jau Bulduru audzēkņiem pavērās iespēja ieraudzīt un vērtēt pasaules klasi. Skolas mācību stādījumu Benerī dobas košums kā magnēts pievilka arī Latvijas puķkopjus. Bija pienācis laiks rīkoties. Atceras Benerī firmas toreizējais tirzniecības menedžeris Mārtiņš Fišers. No Bulduru dārzkopības vidusskolas tā laika direktors Ruta Sauziņas Benerī firmā tika saņemts lūgums pēc puķu sēklu paraugiem. Bijām priecīgi. Pavisam īsā laikā nepieciešamās sēklas tika nosūtītas un, cik zinu, ar lielu eiforiju Latvijā pieņemtas. Nākamajā gadā sekoja lūgums pēc cenu lapas un iespējas sēklas nopirkt, jo pieprasījums bija ļoti liels. Devos vizītē uz Bulduriem. Mana kontaktpersona tur bija skolotāja Anita Onkele. Viņu atbalstīja direktora Ruta Auziņa, skolotājs Biruta Krēgere un Valērija Zirdziņa. Lietas vispirms bija jāsakārto juridiski, un tas nebūtu nenācās viegli. Bet jau tajā brīdī es sapratu, ka skolā ir tikai viena persona, kur izcili pazīst puķes, runā manā valodā, jo sākotnēji atbalstu šo projektu un pie tām vēl ir simpātiski. Biju izlēmis, mūsu sadarbības partneri Latvijā būs Anita Onkele. Un tā 1994. gada 24. oktobrī Rīgā tika reģistrēts uzņēmums SIA Onava. Es gribu teikt to arī vēl šodien, pēc tiem 20 gadiem, kad Anita Onkele jau bijusi skolotāja caur un caur. Un ļoti maz bija arī īpaši sākumā, ļoti maz bija no biznesa. Tā saprašanas, tās sajēgas, ja, un darbošanās kā biznesa. Man saka, tu tā, ka es biznesa tur sieviete, vūmens vai lēdī vai kas, nē. Man tas likās tā diezgan patāli. Man, protams, bija liels prieks, kad varējām to nav dibināt. Un tad jau tās sēklu paciņas skaistās ar sēkliņām un visādi, ja. Un arī tie ceļojumi, kas pēc tam sekoja, ja, tie puķu ceļi un puķu avīzes, ja, un puķu semināri tepat arī Latvijā. Bet kādu šo laiku atceras Anitas līdzgaitnieki? Inta Krivenoka. Pats sākumiņš, cik mēs Bulduru kioskiņā paņēmām tās sēklas, no sākuma mēs tā atturīgi negribējām it kā kaut kā atbaidīt tas kvantums, tas milzīgais piedāvājums. Bet pamazām un cilvēkiem ļoti patika, jo nebija redzēts. Zenta Diedišķi. Sākumā bija grūti, kamēr pieradām pirmkārt pie tām cenām, tiem cilvēkiem, kamēr iestājas, ka tās ir kvalitatīvas sēkliņas un ka tas nāks atpakaļ viss. 16. Pašos sākumos, kad viņi dibināja jau to firmu, tas bija tik grūts, vai ne, ka pretestība no visām pusēm, vai ne? Arī no mūsu vietējiem puķkopiem viņi uzskatīja, jā, tagad vedīs visādu importu te iekšā, vai ne, un konkurēs ar mūsējiem, vai ne. Tā kā viņai bija ļoti, un arī Bulduros, es nedomāju, ka viņai tur bija, bet viņa ar savu neatlaidību tādu, vai ne, un pārliecību panāca to, ka viņa tiešām izvērtās, kad tā viņas darbība, viņā nav tiešām tikai kaut ko ievest un pārdot un taisīt reklāmu, bet pamatā tur tomēr bija šī izglītojošā funkcija, ka jebkurš viņas seminārs bija tāds, ka cilvēks aizbrauc, viņš tur var mācīties. Māra Kilēvica. Semināri jau vienmēr Bulduros bija pārpildīti, lielā zāle pilna, visi brauc un zināja, ka tur katru reizi kaut ko uzzinās. Un ļaužu pārpildīti semināri bija ne tikai Bulduros, jaunākās tendences puķkopībā un skaistumdārza iekārtošanā alku uzzināt visur. Un tad tika arī braukts krustu šķērs pāri visai Latvijai, pie stūras Aivars Lasis, blakus Anita un aizmugurē Inta Krivenoka. Nedaudz pa krāsiņām, kur ir zilās krāsiņas. Tur it kā mēs esam bijuši 2 un vairākas reizes ar lekcijām, un kur ir sarkanās, tur tā kā 1 reizi. Un tad vēl ir tādas grupas, ko Anita skolojusi pie puķu dobēm. Paralēli vēl ir arī ārpus robežas, Igauņi ir braukuši, no Maskavas ir braukuši un no Vācijas, no Somijas ekskursijas. Un tagad jau aiziet citās kategorijās, gan ar jaunstādiem, gan sīpolpuķus klāt, jo sākums bija tikai ar sēkliņām. Tad jau vēl tie pārējie piedāvājumi nebija.
ieliekot tik intensīvu darbu, kā to darīja Janita, viss izdodās. Un tad jau bija pienācis laiks arī tālajiem puķu ceļiem, kad Anita savējos veda pasaulē. Mazliet iz vēstures. Latvijas dārznieki, pateicoties Bulduru dārzkopības tehnikuma pasniedzējai un reizē arī firmas Onava direktorei Anitai Onkelei, starp citu viņa arī bija šī brauciena iniciatore, īpaši iecienījuši pazīstamās firmas Benarī piedāvāto puķu sēklu sortimentu. Jau vairāku gadu garumā ilgs šī labā savstarpējā sadarbība, kuras rezultātā aizvien košākas kļūst mūsu mājas, loģijas un dārzi. Atzīšos, ka pirmajā brīdī še ienākot, gluži vai elpa aizrāvās tik daudz skaistumu un dažādības vienkop. Par Benarī firmas galveno puķi var uzskatīt begoniju. Kaut gan ne mazāk galvenās ir arī citas – petūnijas, lobēlijas, balzamīnas, ledenītes, mārpuķītes. Visi jau nemaz nevar pārskaitīt. Un šajā esot nācās arī atzīt, ka firmas Onava direktorei Anitai Onkelei ir izdevies iekarot Benarī firmas simpātijas, un neapšaubāmi, ka ar to aizvien vairāk iegūs arī daudzi mūsu Latvijas puķu audzētāji. Mēs cenšamies, lai tie puķkopi arī, dārznieki puķkopi arī redzētu to, kas ir Eiropā, to vislielāko krāšņumu. Un šīs dienas ir tās, kad Eiropa sagaida latviešu dārznieks ar ziedošiem triāliem, skatēm, puķu skatēm. Es saku latviešu dārznieks, tāpēc, ka šī firmā īpaši gaida latviešus noteiktā dienā, noteiktā stundā un ar latviešu dziesmu arī varētu teikt. Ja? Viņi mums dāvā pretī šo milzīgi lielo krāšņo puķu prieku. Un man šeit ir brīnišķīgi draugi, gan biznesa partneri, bet tas nav tikai biznesa partneri. Tie ir brīnišķīgi sirsnīgi cilvēki. Un ar ko es sāku ar Benarī, kad es sāku? Kas man pārsteidz, ka biznesā var būt ļoti cilvēciskas attiecības, ļoti sirsnīgas attiecības un ļoti tādas pamācošas un ar uzticību un garantiju, zināmu garantiju, bagātas attiecības. Interesanti, kā salīdzinoši konservatīvais latviešu puķu mīlis ir pieņēmis piedāvātos pasaules jaukumus. Nokarnās petūnijas pašlaik ļoti iecienīts. Ir nokarnās lobēlijas. Nokarnās petūnijas jau agrāk nebija pie mums. Viņas parādījās pat pārgadus atpakaļ tikai. Un tur bija ļoti grūti cilvēkam iestāstīt, jo mazāk krāsainā paciņa, tur ir tikai 10 garantēti augi, un viņi maksā lats 85 mūsu naudiņa. Bet ja viņi ir garantēti, viņi ir garantēti, tad ir garantēti. Jā, toreiz skatīt un abrīnot varēja bez gala, bez malas, un vai tad mēs latvieši varējām nedziedāt? Dace Štāva, Roberts Onkelis. Un tā, kā smījies palikuši savu bēdu zemakmeņa, latvieši mēroja savu tālāko ceļu pa Vādzemi. Netālu no Minsteres atrodas nākamā dārznieku un puķkopu izraudzītā apmeklējuma vieta – firma Šmüling. Tāpat kā iepriekšējās, arī firma Šmüling ir ģimenes uzņēmums, un tā nodarbojas ar puķu spraudeņu apsakņošanu un jaunstādu audzēšanu. Tātad te var skatīt tādu kā konvejeru no spraudeņa līdz pat ziedošai puķei. Toreiz pirms 15 gadiem katra jaunapgūtā pasaules līmeņa puķu audzētava bija kā brīnums. Šodien to pat neiespējami iedomāties. Cilvēki mūsu puķkopi ieraudzīja puķkopību tādā plašumā, vērienā. Un tas bija ļoti, ļoti svarīgi, jo citādi mēs te bijām tai padomjā tikai tepat burnījušies un pat šeit organizēja, viņa pirmā organizēja 2 puķkopju starptautiskās izstādes, piedalījās Maskvā, kur otrājā Latvijas stendu atzina par labāku. Vairāk nekā 100 gadu gara attīstības vēsture ir firmai PAK, kas atrodas Dresdenē, un pasaulē pazīstam kā izcila pelargonija audzēšanas un selekcijas vieta. Uz šo ģimenes uzņēmumu tā īpašnieces ir 2 māsas ik pavasari, lai veidot sezonas pasūtījumus, brauc speciālisti no visas pasaules, jā, un, protams, arī no Latvijas. Citā siltumnīcā atkal smaržīgo pelargoniju kolekcija. Citronu, piparmētru, vaniļas aromāts uzvirmo, ja nedaudz atver puķis lapiņu. Starp citu, šīs firmas lepnums ir pelargonija šķirne, kas šeit joprojām ir saglabājusies no 1880. gada, un vēl šodien tā tiek izmantot kā selekcijas materiāls. Raidījums savai zemītei.
Un tā līdz ar braucieniem krājās pieredze. Braukt gribētāju reizēm bija vairāk nekā autobusā vietu. Uz mājām tika vestas idejas, kuras viena pēc otras arī realizējās dzīvē. No Kordes firmā redzētā bulduros tappa rozārijas. Kordes roze prata latviešus uzrunāt un savaldzināt. Kādu brīdi, sakarā ar to, ka roze prasa daudz darba, lielu uzmanības veltīšanu sev, viņa no apstādījumiem varbūt tās ir pazudusi drusku. Un es domāju, ka mēs pilsētā jau stādam rozes, un pēc šī brauciena stādīsim vēl vairāk. 2001. gads. No katra brauciena, ne jau lielas lietas var aizvest, bet no katra brauciena kaut vai mazu sīkumiņu. Un tad arī atkal ir tieksme braukt, skatīties, vērtēt, to es varu. Bulduru dobē mainījās krāsainie ziedu rakstu motīvi. Cauri gadiem galvenā šo rakstu audēja Austra Šēniņa joprojām pārsteidz ar savu radošumu. Bet dobes košumu un noturību sekmē vesela doma biedru grupa. Un tikai viņi zina, cik skaistums, ko brīnot brauc no mala malām, ir bezgala prasīgs. Andrejs Ence, bulduros no pirmās dienas. Marta Saulīte, parka dārzniece. Priecē tas, ka daudz no pasaulē redzētā jau labu laiku ir skatāms arī pašu mājās. Un pierādījums tam ir arī slavenā bulduru puķu dobe, kas ar katru gadu iegūst ne tikai aizvien lielākus apmērus, bet kļūst arī krāšņāka un daudzveidīgāka. Tas ir jau 7. gadu, gribu teikt, kad mēs lielā priekā dalamies ar visu Latvijas puķu mīļiem, ar saviem jaunumiem un arī ar savām jaunajām šķirnītēm. Liels prieks, ka esam spējuši šo projektu šogad realizēt. Domas par to jau ir bijušas jau daudz gadus iepriekš, jo parādīt augu visas īpašības, balkona auga īpašības, var tieši tikai šādā ekspozīcijā, kur iekarnāmos augus var skaisti eksponēt. Sākums ir bijis jau 90. gadu sākumā šī parka daļā un ir redzēts, kā tas viss ir veidojies pamazām. Vēl tagad daudz dārznieku sirdīs ir neaizvirstamais brauciens uz Japānu, kas ļāva apbrīnot un ieraudzīt uzlecošās saules zemes dārzu kultūru un, protams, baudīt neparasto, pārsteidzošo Japāņu sadzīvē un kultūrā. Tālāk ceļi veda uz Izrēlu, un pa šiem gadiem Dacis tāla Latvijas dārzniekiem un Onavai bija kļuvusi par savējo. Cilvēki brauc pirmo reizi, un viņiem tā bija jauna atklāsme. Tagad ir jau tā sajūta, ka vienreiz jau tas ir bijis. Anita ticēja, ka ne tikai mauriņi mums būs skaisti, ja mēs atceramies, kādreiz bija arī izskapti, un tad jau arī katrs centās, bet Anita ticēja, ka būs arī ziedi, ka nāks jauni augi. Mums bija atgadījums Sanktpēterburgā, ko daudz arī atcerās, jo bija lielais autobuss, un Anitai bija atkal izsapņot ideja par tikšanos ar ķīnieti, kurš audzē krizantēmas, un tur vajadzēja būt ļoti daudzām un ārkārtīgi skaistām krizantēmām, un brauca visi krizantēma audzētāji. Tā bija augsta ziema, tik augsta, ka ausis klabēja. Un mēs aizbraucam pie tās siltumnīcas, un tas ķīnietis saka, ķeplā ņebila, ņevišlo. Lai sarīkot, kā sākumā bija iecerēts patiesi dižo izstādi, ķīnieši uz Pēterburgu jau pavasarī atveda 1000 dažādu šķirņu, 5000 augus, kuri paredzētajai ziedu parādē tika audzēti pie pilsētas dārzniecībā. Bet lai nu paliek neveiksmes, jo mūsu dārzkopjiem eksotiskā skatas vietā tomēr izdevās aplūkot šos augus siltumnīcā un reizē izprast arī kolēģu neveiksmi cēloņus. Nu ko, nabaga ķīnieši paši vien vainīgi, līdz tam nezināja, ka pasaulē ir īstie latviešu puķkopji. Tu redzēji arī, kā aug viņas dēli. Jā. Izstāst, kā sākās? No skolniekiem gandrīz.
Un pēc tam jau Vilnis jau sāka tulkot, Roberts kādreiz brauc līdz tulkoja, ja, un pēc tam jau tie vairs nebija tikai tulkošana, tie jau bija profesionāli, var teikt, profesionāļa iestarpināti komentāri, un cilvēki ieklausījās viņas dēlos. Un bez kādas piespiešanas tas nāca, man liekas, no mājas, no mammas. Tas viss ir veidojies ļoti dabiski, intuitīvi. Būtībā es pat, ja ne gluži pats no sevis, tad viss dabiski tā arī plūdis ir, jo Anita ir skolojusi mani ļoti daudz gadus, pat ļoti daudz gadus, vairāk kā 15 gadus. Aktīvi darbojāmies, braucām, skatījāmies, mācījos līdzi, gan valodas, gan visas zināšanas. Un tas viss ir tādu bāzi izveidojis, uz kā pamata var viegli strādāt tālāk. Nav bijis viegli, bet es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka tas ir viss noticis tā, kā ir noticis, kad es esmu izgājis tam cauri. Gan Benerī praksē bija 3 mēneši, kas tur es ieguvu ļoti, profesionālās zināšanas, tā puķkopības sfēru, gan arī tīri sadzīvē, iemācījos daudz lietas, gan arī vācu valodu. Beidzot varēju no tās dienas, varēju runāt vācu valodā. Vilnis ir ne tikai dēls, bet viņas izaudzēts puķkopis, organizators. Un ļoti spējīgs organizators. Kas ir nedaudz bojāts vai kas skeptiskot jāpieiet. Jāatstāj tikai tie paši labākie. Tad viņi pārzīmēs. Jā, skaidrs, labi. Lūdzu. Jā. Mēs esam tie latvieši vienmēr, kas ir centušies mācīties, daudz mācīties, būt izglītoti, un arī puķkopībā mums jābūt izglītotiem, un visam jaunam ir jābūt Latvijā. 131. Reklāmas. Intiņa. Mums jau šeit šim ir. Intiņa, zentiņa. Maz drusciņa pagaidīs, jā. Ir brīnišķīgi apzināties, ka tu esi vajadzīga. Ka tu esi vajadzīga Latvijas puķkopiem, ka tu esi vajadzīga saviem studentiem. Protams, man bija jāsāk teikt ar saviem dēliem, bērniem, ģimenei, ja, un tad tālāk viss tas pārējais. Man ļoti gribas, lai puķkopība Latvijā turpinātu attīstīties, un latviskā puķkopība. Anita onkeli es vēlos salīdzināt ar daudzšķaitņu dimantu, jo katra šī dimanta šķautne ir noslīpēta līdz pēdējai. Skaisti, labi, rosmīgi. Pirmā šķautne – Anita māte. Izaudzinājusi 3 lieliskus dēlus. Viens ir pārņēmis jau Onevas vadību. Pirmā šķautne. Otrā šķautne. Lieliska skolotāja, kas daudzu gadu desmit laikā ir izaudzinājusi veselu virkni Latvijai noderīgu teicamu puķkopu. Tie bulduru gadi manā skolu dzīvē tie paši sirsnīgākie un visjaukākie. Tie buldurieši ir īpaši cilvēki, jā, un viennozīmīgi ir. Otrs ir neatsverams, ko es gribu pateikt, kad šī te komanda, kas ir izveidojusies šo gadu laikā. Un tas ir vairāk kā. Tu esi ārkārtīgi lepns un priecīgs vienlaicīgi, jo šī komanda ir izveidota arī 10 gadu laikā patiesībā. Un pamatā ir buldurieši ar puķu zināšanām, puķkopības zināšanām un punktuāli pārbaudīti cilvēki, kas mums palīdz taisni šajās karstajās nedēļās, kad nāk šis lielais pavasara apjoms. Ja tuvāk nāk šī marta saule, jo nemierīgāk mēs paši paliekam un klients ar nemierīgāk, un tas viss tā pozitīvi mūs iedvesmo. Es Sonava pavadzīmītes rakstu, lieku jauno sortimentu mājaslapā. Kad veido jauno sortimentu, jau parādās tas un tas būs jaunums, un arī aizbraucot uz Vāciju var dzīvē redzēt tos jaunums, kā viņi izskatās. Nu, un kā jūs Vilni raksturotu kā vadītāji? Fantastisks. Ļoti patīk. Vienmēr var griezties, jautāt pa puķiem, viņš vienmēr zinās, pastāstīs, it īpaši pa Lilijā. Nākat Uģis bija, ja? Uģis Uzuliņš. Uģi, mēs te tagad atklājam, ik pa brīdim pie tiem zaļumiem esot, mēs atklājam, ka te tādi jauki pārīši veidojās. Vilnim Linda, jums Una. Tā Una jūs tur pa tām puķiem. Jums nekas tas neatlika, principā, vajadzēja? Un tā
mājās visu laiku tās puķis nes. Viņas ir tik daudz, ka nākās arī pašam kaut kā bišķiņ apgūt viņas. Un arī pie Viļņāra, kur ir sanācis daudz ko iemācīties. Un ir sanācis interesanti, bet laikam jau likumsakarīgi, ka onaviešu sadarbības partneri lielākoties ir viņu labi paziņas vai pat draugi. Savstarpēja komunikācija, attiecības, tas ir ļoti svarīgi un tas ir visa pamatā. Nepietiek tikai ar pliku pasūtījumu, tad mums arī nav interesanti. Svarīgi ir komunikācija, vai Vilnis atbrauc pie mums, vai Anita, vai mēs otrādi. Un tad, kad tu tiecies, tās ir citas sarunas un ja var palīdzēt arī kādā jautājumā, tas ir ļoti svarīgi. Jā, apjomi ir auguši. Un arī Onava ir augusi. Un man tiešām ir prieks, kā viņa ir izaugusi uz šo brīdi. Šobrīd man šķiet, ka organizācija ir ļoti, ļoti veiksmīgi nostādīta Onavai. Man šķiet, ka viņi ir gājuši līdz laikam ar visu tulkotu katalogu un sakārtotu mājaslapu ar ērtiem pasūtījumiem. Šobrīd tas tā ir, un tas ir ļoti liels darbs, kas tur ir ielikts. Un, tur liels nopelns man šķiet ir Vilnim, jau arī visai komandai, kas to ir izveidojuši. Mēs tikko bijām sākuši savu uzņēmēju darbību, un, protams, mēs domājam, ko mēs varētu tirgot, bet man it kā tā lieta jau tā radot uzņēmumu bija doma, ka mēs noteikti tirgosim dārzkopības lietas, tur būs sēklas tādi. Un likās, ka tas Benerijas zīmols, tas ir kaut kas vienreizējs, un ar viņu noteikti vajadzētu sākt tirgot. Un tad mēs zinājām, ka to piedāvā Jūrmala, un to piedāvā nav stādos priekšā Sārmijas Kalniņš no Sijās Edamiem, bet, protams, mums neviens nezināja viņu. Un, protams, Anita man jautāja, vai tādi tā kā kontroli jautājumi mani pārbaudīja un jautāja, kurā laikā tas eja atraitnīca. Es, protams, patiesu nepareizi. Es, man liekas, teicu, pat neatceros, kur laika, bet tas nebija absolūti. Un es tā pajautu, un tad es tā samulsu, un, protams, mums tā saruna arī tajā brīdī beidzās un arī neturpinās. Un tas man tā palīdz atmiņā tīri no tā pati pirmā tikšanās, ka mani pārbaudīja, grib tirgot produktu, ja nezinu, pilnīgi nepārzinu produktu. Un šajā gadījumā tā jau arī mācība arī turpmākā laikā ir. Un te varbūt nāca ārā tas pirmais jau Onavai tā kā pasniedzies vai skolotājs sindroms, jo viņi jau ir perfekti, viņi ir prasīgi, viņi nav tā, teiksim, kā varbūt citi, teiksim, sabiedrības cilvēki, viņi prasa tā kā audzēkņi. Onava asociējas ar to, ka viņa ir tāds liels pamatīgums, vai tas arī tā kā guru savā nozarē, viszinošākie, un arī viņu plus ir tas, ka viņi šeit ir uz vietas un ļoti ātri spēja konsultīvi reaģēt uz mūsu vēlmēm, jebkurā laikā. Mūsu sadarbības ceļš ir ļoti jau ilgs, un mēs arī šo te jauno pieeju arī pie Onavas mēs esam atsākuši ar sadarbību tieši ar Vilni, jo viņš ir tas ideju ģenerators, un tas ļoti jauki, kā Anita ir tik foršs dēls. Ar Vilnim ir ļoti daudz dažādu ideju, jaunu, un arī, kā jau Sarmis minēja, viņš tāds arī skatās to eiropeisko, un tā ir cita pieeja darbam ar klientiem, piegāde, lai arī pasūti vairāk vai mazāk, tev vienmēr var arī pievest pie ražotnes, pie saimniecības šo te produkciju, un tas bija tā kā mūsu tas atkal restarts, un mēs esam atpakaļ kopā ar Onavu. Tas, kas arī ļoti patīkami, katru gadu ir puķu dienas, kad arī puķkot var būt kopā. Kāpēc mēs atkal esam atsākuši sadarbību ar Onavu? Jo Onava piedāvā ļoti, ļoti lielu klāstu puķu, arī ne tikai viengadīgās un vasaras puķes, visas, kas ir, bet mēs ražojam podu puķus. Tas nozīmē, ka mūsu cikls ražotnē ir 12 mēneši gadā. Tas ieskaitot Ziemassvētku zvaigznes, ciklamenes, tulpes, prīmulas. Tās ir kultūras, kas prasa kopšanu visu cauru gadu. Un tad Onava ir viens no tiem sadarbības partneriem, kas šo produkciju var arī piedāvāt. Svarīgākais, ka mums ir šīs podu puķis, ar kurām mēs ejam lielveikalu tīklos un savā ziņā ceļam šos Latvijas rādītājus, jo mēs konkurējam ar importu. Un tad tas ir tas pievienotā vērtība Latvijai, ražots Latvijai.
Savukārt izcilās dārzkopju autoritātes Māras Kilēvicas pārliecība bija, ka Onavas rašanās tas ir pavērsiens Latvijas puķkopībā. Pie tam krasts pavērsiens, vai ne? Nu, tā ir tāda vai sakritība, vai kaut kas, vai nolemtība, ka pēc tam tā vajadzēja notikt, jo visi tie pēc tam tie pārējie, kā saka, apstākļi arī sakrita, vai ne? Bet, nu, tur tādu darbu ielikt iekšā. Un tagad jau es priecājos, ka arī tas dēls taču tomēr, vai ne, ka izdevās tas vispār mums tiem vecajiem ir ļoti svarīgi, lai arī tie jaunie kaut ko no mums paņemtu, vai ne, un tas Anitē ir izdevies. Ilgadēji Sijā Onava sadarbības partneri ir arī Zemgales purvu lielsaimnieka Sijā La Flora kolektīvs, jo galu galā izaudzēt kārtīgu puķi no jaunstāda var tikai tad, ja tas aug piemērotā substrātā. Un La Flora to nodrošina. Tālāk puķkopu semināru rīkošana šī uzņēmuma ražotnē jau ir tradīcija. Tā kā mēs audzējam pamatā rozes un rožu stādus, tad rožu stādi kaut kādā periodā, jūnija vidū, praktiski ir iztirgoti, izpārdot un siltumnīcas paliek tukšas. Lai tā darbība būtu ekonomiskāka un saktās platības strādātu efektīvi, tad bija jāmeklē vienkārši variants, ar ko aizpildīt tos tukšos mēnešus. Un dažādās tikšanās reizēs un sarunās mēs ar Anitu tad arī šeit aprunājāmies, ko varētu. Un maz pamazām arī no viņas nāca dažādi piedāvājumi. Bet jāsaka, ka tā sadarbība tāda ļoti veiksmīga un efektīva izveidojās tieši man sadarbībā ar Vilni. Tāpēc, kad es varētu noraksturot tādiem 4 vārdiem patiesībā Onavas darbību. Un tā ir kvalitāte, tā ir profesionalitāte, kompetence un pats galvenais, kas priekš manis ir ļoti svarīgi, tā ir personīgā attieksme. Tā arī bija tā panākuma atslēga, kāpēc mēs ar viņiem sākām strādāt un līdz šim brīdim esam arī palikuši uzticīgi. Uzticība ne tikai jānopelna, bet arī jāsargā. Kā zaļais asniņš no Ziemas sala. Šito paņēma, jā, vienkārši, un arī viņš ir aprīkots ar to, lai viņu ziemā var, viņam triku pūš siltumu te iekšā. Šitien tas sildītājs nāk spārnā iebūvēts. Jā, jums taču vajag arī klimatu. Jā, pirmo ziemu vispār bija 13. gada ziemā, -20 bija balvos. Pats guļu viesnīcā, busiņš lejā pie loga, šitais autonomais visu nakti strādā, no rīta silts, viss kārtībā. Vajag jau cilvēkiem, lai būtu garantija. Cīnās cilvēki, jā, kāda kuram ir tā māja un pagalms, un kurš tāpat cīnās ar ruberoīda gabaliņiem apsistā mājā. To var salīdzināt, bet audzē, jā, kāda, no kuram tā siltumnīca un viss tas ir redzams. Onavas klientu loks sniedzas tūkstošos, un pavasara jaunstāda tirdziņš pulcina visraibāko publiku, un viņiem visiem acis mirdz. Tas ir mans dārzs, un man viņš liekas viskaistākais kā pārējiem, to es nezinu. Man vairāk pat ne tā kā zieds interesē, bet tas pats process, kā to sakombinēt un salikt, un kā tas beigās izskatās. Jo dobu es izdomāju jau rudenī, savā galvā, kā viņi izskatīsies, un tad skatos, kāds ir rezultāts vasarā. Un es katru gadu mainu it kā. Tas ir viss, ja jūs vēl brauksiet? Nē, man ir vēl pasūtīts, man ir gada limits. Agrāk bija 300 lati, tagad ir 500 eiro, kuru es tā kā nevaru pārsniegt. Tā kā nevarat, bet jā. Kā tur sanāk? Šis ir tas tā kā pārsniegums. Jā, tas ir Heikeras, Тумбергия. Я уже, начиная с осени, я уже жду весны, когда я смогу приехать в эту фирму, чтобы купить любимые растения. И всегда уже я планирую, какие яунстады мне уже купить. Мне нравится качество, мне нравится разнообразие, мне нравится прием. Всегда, когда заходишь, все очень
улыбаются и очень рады нас видеть. Хотя я беру не в больших количествах, но тем не менее мне очень радостно сюда ехать, и я не могу даже дождаться этих дней, чтобы сюда приехать. Просто хочется жить, когда видишь, как цветут вот эти красивые цветы. У меня сейчас 25 сортов петуний. Я когда-то прочитала в журнале «Цветоводство», что, глядя на растения, на цветы, происходит массаж мозга. Через глаз происходит массаж мозга. И положительные эмоции, и радость дается от этого. В общем... Starp daudziem klientiem ir arī 90-gadnieki, tostarp Anitas mamma. Katru pavasaru nepasūta neko, bet mazdēls salasa jau un viss sūta, jo viņai katru pavasaru, tad, kad jau pēc janvāra sākot, kad sāks spraudnīši iebraukt Latvijā, viņa saka, Anita, kad būs. Kā lielākai daļai puķkopi. Saulīt sāk spīdēt, pirkstiņi jau kustā. Var smaidīt, ja viss ir izdarīts, jau pirms tam, lai jau tā varētu smaidīt. Vai ne? Jāzeps Vulāns. Tas nav tāds vienmužs darbs, teiksim, visu laiku sēdēt ofisā vai arī tur kaut kādās būvbedrē atrasties. Vienmuļo darbu darīt šeit ir tāda daudzveidība. Tu paņem fuksies, pameklē kaut kādas, nezinu, begonies meklē, uzlādē mašīnu. Inga Parfiņēnoka. Man patīk arī tas, ka tu vari cilvēkam ieteikt, ka viņš arī paprasa, kas labāk, ko kā, un tad tu vari salikt arī uz katalogu. Tu skaties, bieži vien pašai visu kaut ko gribās, un tad jāsūt kaut kas tantēm. Un par sēkliņām es pati konkrēti atbildu, un ko es nezinu, to es eju pie viļņa. Cik liela tā sēklu daudzveidība šobrīd ir Onavā? Daudz. Tā kā novembrī nāk pasūtījums, tad viena telpa ir pilna, un tad tu tikai redzi dzeltenes un sudraba paciņas. Sortiments šo gadu laikā ir izaudzis milzīgs, vairāk kā 10 000 nosaukumu ir aktīvā piedāvājumā Onavas mājaslapā, jā, vairāk kā 10 000 nosaukumu. Un lai to visu kārtīgi saliktu, saveidotu, ir vajadzīga komanda, ko es tad minēju. Un to sortimentu, protams, lielā mērā es palīdzu izveidot. Ļoti lielā mērā to klienti palīdz izveidot, uzklausot viņu vajadzības, saprotot viņu vajadzības, kas, jā, tātad šis sortiments tiek atjaunots. Pilnīgi tevis ir tas Olaps Tomsons. Jā, labi. Visas lietas tikpat labi pārzinat kā jūs vīrs, ja viņam... Nē, es tik labi nepārzinu. Es kā citas lietas. Linda ir atbildīga par debitoriem kompānijā Onava. Tas ir tā oficiāli, teiksim, visas pavadzīmes un tās lietas, bet, ko es gribu teikt, šīs pēdējās sezonas laikā Linda ir ļoti arī palīdzējusi taisnīt pie loģistikas, taisnīt pie grafika plānošanas. Kā attīstīsies jūsu uzņēmums? Vai jūsu meitiņām arī ir tas puķu prieks? 5-gadniece, man liekas, kad zina vairāk puķus nekā kāds pieaugušais. Ierindas latvietis, jā. Pilnīgi apbrīnoju, kā var atcerēties, vai tā ir Lilija, vai tas ir Floks, vai tā ir... Atraitnīte vai kas jau, jā. Kopumā ņemot, ir izveidots patreiz tāds jauks ģimenes uzņēmums manā skatījumā. Izbaudam darbošanos, darbs ir kā prieks man un tā liekas arī, kad pārējiem tā mēs arī veidojam to, lai tas būtu. Un mērķis nav būt lielākajiem vai pirmajiem vai kādiem. Mērķis ir būt tā, lai būtu tas baudījums gan mums, gan arī mūsu klientiem. Vienkārši mērķis, šķiet neko pat vairāk arī nevajag. Un ja vēl sirdī prieks, ko dod darbs, tādus cilvēkus Dievs mīl. Onaviešu pēdās zied Latvija. Viņus uzrunā atbildīgiem un ļoti atbildīgiem pienākumiem, lai minam dažus. Bulduru dobē tika stādīta un uziedēja Nīderlandes vēstniecības 10 000 tulpju sīpolu dāvinājums. Toreiz kā sveiciens Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā. Pasākums izvērtās īpašs. Nīderlandes tulpju stādījums uziedēja par godu arī Bulduru dārzkopības vidusskolas 100-gadēji.
Un šogad Latvijas prezidentūras gadā tūkstošiem Nīderlandes vēstniecības dāvinātos sarkano un balto tulpju tika iestādītas un kopā veidoja Latvijas prezidentūras logo. Sarkanā tulpe Latvija, tika speciāli selekcionēta šim pasākumam. Un kas būtiski, ekskluzīvas tiesības šo tulpi turpmāk izplatīt Latvijā tika dotas nevienam citam kā Onavai. Lūk, kas notiek, ja sīka sēkliņa iekrīt pareizi cilvēka siltajā plaukstā. No sīkas sēkliņas, no zaļa asna, zied Latvija.